acu skatienā, jo cilvēka acis ir dvēseles spogulis, un te redzams ir katrs sajūtu mirklis. Ārējais pavas spalvu spožums nav nekas, salīdzinot ar iekšējo skaistumu. Tas ir maz, jo viss, kas ir ārā, pie pirmā lietu skaist. Tas, kas dziļi iekšā, vienmēr deg un kaist. Atskatoties uz savu dzīvi, saproti, ka ne vārds, ne slava nav svarīgi. Vai valkātu diamantus, vai stikla krelles. Svarīgi ir tas, cik prieka tu savā sirdī nes. Ja sauksim lietas īstajos vārdos, tad maskas nokritīs. Uz pustais iedomības ziepju burbulis agri vai vēlu pārplīsīs. Roza ziedā vēl laiks dadzis, lakstīgālas dziesmā zaļš krupis. Baltu čaukstīgu putu viltojums, ceļmalas dubļos guļ izšķītis viss. Cik labi beidzot ir būt pašam, vai dzirdi? Var saraut ciešās vāžas, kas saistīja sirdi. Var nomest nērtās maskas, kas bija jānes, un noņemt smagas slēdzenes no dvēseles. Atskatoties uz savu dzīvi,